mazākuma balsojums strādā ļoti eleganti. Viņš liek tām dīvainām sēdētājiem piecelties un aiziet skaļi pateikt nē, ka 21,5 grādus nav objektīva temperatūra. Nu, tas izskan bieži. Kāpēc atjaunot to veco padomu laika ēku? Tas uzkāp uz ēkas jumta un tu stāvi un tu neredzi cokolu. Cik maksā renovācija? Cik maksā renovācija? Es kā privātpersona un aizbraucu nopirkt par 19 eiro kvadrātmetrā. Tā man pēkšņi parādās 20 biļets uz izmaiņām. Tas sanāk, ka jūs neesat beigos draugos ar būvniekiem? Nē, trešajā stāvā ienes tāds ritīgākais apkurs katls, kurš svēr tur varbūt visus savus 400 kilogramus. Cik izmaksā renovācija, cik izmaksā tas iedzīvotājiem? Par to mēs šodien parunāsim un izstāstīs Edgars. Uzņēmums Renesko. Edgar, izstāsti nedaudz, kas ir Renesko? Renesko ir uzņēmums, kura misija ir palīdzēt atjaunot ēkas iedzīvotājiem. Tās ir daudz dzīvokļu ēkas, padomu laika, sēriju veida tipa ēkas. Mēs zinām, ka tādas mums ir daudz. Renesko palīdz iedzīvotājiem no pirmās sapulces līdz visām lēmumu pieņemšanām, piesaistam finansējumu, līdzfinansējumu, mēs arī finansējam un rezultātā arī iedodam garantijas uz 20 gadiem, lai tā ēkas atjaunošana strādātu un cilvēks būtu drošs par to. Tad principā jūs spējat nodrošināt pilnīgi visu pilna cikla pakalpojumu, lai cilvēks atnākot pie tevis, hei, es gribu renovēt māju, līdz brīdim, kad paldies, Edgar, ka māja ir renovēta vai tagad populāri teikt atjaunota, vai ne? jā, laikam tā terminoloģija tiešām pareizi ir atjaunota. Bet tu precīzi saki, jā, jo tas ceļš ir garš no pirmās sapulces, ko pieņem lēmums, kam jāpiesakās, ko kaimiņiem stāstīt, cik tas maksās, ko darīsim. Bieži vien tur tās zināšanas ir gan daudz nepieciešams un komplicēts, jo ir iesaistītās puses daudz, tur ir energoauditori, tur projektētāji, arhitekti, inženieri. Un tad mēs esam tā viens pieturas aģentūra, jeb tā viena vieta, kas savalk kopā, lai to izdarītu kvalitatīvi un nebūtu tur jāskrāj pa 10 kantoriem, pa 10 durvīm, kur kā palīdzēt. Mēs to izdarām ar mūsu palīdzību kopā uzreiz. Un jūsu portfelī šobrīd ir cik mājas, kuras jūs renovējat? Līdz šim mēs esam tieši finansējuši ēku atjaunošanu 18 daudzdzīvokļu ēku projektiem. Vairums tie ir Siguldā, Cēsīs, kur bija pirmie projekti, un pēdējos gadus aktīvi strādājam Rīgā, jo Rīgā ir 6000 daudzdzīvokļu ēkas, atjaunots ir 100-150. Līdz ar to daudz mums ir neatjaunot ēkas. Rīga tiešām iepaliek. Vienlaiks esam izstrādājuši vairāk kā 30 projektus savā ceļa gaitā arī ēkām, kas vienkārši pārdomāja un neatjaunojās. Tā arī ir realitāte. Ir tādas mājas, kas pašas atjaunojās. Mēs bijām tikai pie projekta izstrādes posmā, tajā pirmajā. Jā, tas bija viens no jautājumiem tālāk man uz priekšu, ka Renesko jau nepiedāvā tikai pilna cikla renovāciju, atjaunošanu mājas, bet jūs varat iesaistīties arī tieši uz projekta vadību, kas ir ļoti svarīgi, manuprāt, ņemot vērā, ka katrai mājai ir vajadzīgs renovācijas procesā saimnieks, tad šajā gadījumā Renesko uzņemās tā saimnieka lomu, vai ne? Katrai mājai ir vajadzīgs atbildīgais. Es teiktu, pat, tas saimnieks ir tas, kurš saka, hei, tas ir pareizi, ko mēs darām. Atbildīgais, kurš spēj pārbaudīt, vai tie risinājumi ir korekti, nesadārdzināti, respektīvi tam cilvēkam pēc tam par to atjaunošanu viņš viņu var atļauties. Un mēs esam tieši tie, kas palīdz, esam iedzīvotāju pusē, lai tu izdarītu forši, kvalitatīvi. Tā galvenā doma. Un mēs viņam parasti to procesu sadalām. Viņš ir garš, būsim reāli. Atjaunot ēku, vajag 2 gadus kā minimums. Un tās ir čempionu mājas. No pirmās sapulces jau tad, kad notiek lemšana. Lai tiktu līdz lēmumam, bieži vien vajag daudz vairāk laika, un īstenībā mājas atjaunojas 4 un 7 gados. Tā realitāte ir tiešām skaudra, jo grūti tā pieņemšana tajās mājās ar iedzīvotājiem savā starpā ir. Bet tad, kad viņi runā savā starpā, viņi īstenībā saprot savas problēmas un spēj definēt, ko viņiem vajag. Un tā ir tā galvenā starta pozīcija, ka mēs saprotam, ko ēkā vajag atjaunot, un šo atjaunošanas plānu sagatavo. Un viņš ir jāizdara kvalitatīvi. Un tur mēs aktīvi strādājam kopā ar iedzīvotājiem, ar ēkas aktīvajiem, pie projekta izstrādes, pie energoaudita, pie pasākumiem, cik siltinājumu vati liksim vai kādu apkursu sistēmu izvēlēsimies tā, lai tas rezultāts pēc tam būtu sasniegts. Un par to pirmo posmu iedzīvotājiem ir jānobalso tāpatās tai kopībai ar 50 plus 1% vairākumu,
lai šo atjaunošanas plānu izstrādātu. Tu teici 50+1, vai pēc jauniem noteikumiem ir iespējams arī pieņemt šo lēmumu ar mazākuma balsojumu, vai šis tomēr neatbilst? Jā. Likumīgi, protams, tas ir izdarāms, bet, ja mēs esam tādi saprātīgi domājoši, ēkas atjaunošana ir liels notikums mājā. Un visticamāk, tuvāko 40-50 gadu laikā tas būs viens no vienīgiem lieliem notikumiem, ko tajā ēkai jāizdara. Jo problēma jau ir tāda, ka kopš uzcelšanas tajā ēkai īsti nav bijuši plānveidi uzlabojošie darbi. Viņas nonāk līdz tam mirklim, ka viņam ir jātaisa kapitālais remonts. Lūk, un par to ir jābalso. Un par to ir jābalso vairākumam, jo vairākums tomēr dzīvo tajā mājā, nevis tas mazākums. Tas mazākums ir laba lieta, kas tika pieņemta tos 2 gadus atpakaļ ar likuma palīdzību. Un viņš nostrādā dēļ viena būtiska fakta. Kādreiz sēžot divānā un neejot uz sapulcēm, neiemetot to anketu paskastītē, tava balss vienmēr bija: es esmu pret jebko. Vai man tur uzliek jaunu paskastīti, vai man tur maina pilna renovācija, vai mainam kaut kāds pakalpojums. Es vienmēr esmu pret. Un šobrīd tas mazākuma balsojums strādā ļoti eleganti. Viņš liek tam divānā sēdētājiem piecelties un aiziet skaļi pateikt nē. Pretējā gadījumā tas mazākums nobalso. Un tie divāni sēdētāji sabīstās. Viņi reāli sabīstās. Un ir baigi labi, jo principā, kas notiekās, mājās sākās rosība. Cilvēki runā, viņiem var būt dažādi viedokļi, bet viņi runā un veido kaut kādus kompromisus un saprotam, ko daram, kā nedaram. Un tas vienkārši ir palīdzējis aktivizēt ēkas pasivitāti, kas bieži vien bija problēma, jo tad 1/3 daļa ir aktīva un pārējie neko nedara, un tad lēmums nevar pieņemt. Jā, es pilnīgi piekrītu, ka tieši tā cilvēku savākšana kopā ir vislielākā problēma, un ja mājā nav tā aktīvā viena cilvēka, kurš ir gatavs uzzvanīt Renesko vai vienkārši sākt runāt ar iedzīvotājiem, principā tā māja, viņa neatjaunosies, jo apsaimniekotāji, es neesmu dzirdējis, ka būtu baigi aktīvie tieši uz šo te renovāciju. Nezinu, kas tas ir un kāpēc. Bet man bija viens cits vēl jautājums, jo Renesko bišķītiņi piekopja arī citu modeli, kas ir ņemts no ārzemēm, kas ir ESCO modelis. Tas arī ir nosaukumā jums, Renesko. Un tu teici 20 gadi garantija. Jā. Kā tas sabalkās kopā ar ESCO, Renesko un 20 gadiem? Jā. Nav noslēpums, Renesko īpašnieki nāk no Rietumeiropas, Nīderlandes, Itālijas, un tur tas skats uz mājokļu politiku ir daudz ilgtermiņā vērsts. Ka tās ēkas vajag sakārtot un nodrošināt, ka to izdara kvalitatīvi. Nevis ķep izdarām, paldies, samaksāju uz redzēšanos. Un tad tās pamatvērtības, kur Renesko jau sākotnēji 2008. gadā dibinot, bija par to, kad kāds uzņemās atbildību. Un bieži vien to nevajag uzņemties iedzīvotājiem, jo tāpēc, ka iedzīvotājs nezina. Tajā laikā apsaimniekotāji bija vēl kultūrāki. Tagad viņi, protams, paliek aktīvāki, jo viņi saprot, ka īstenībā klients prasa. Ir daudz mājas, tā bumba veļās, un viņi sāk prasīt, hei, mēs tomēr gribam atjaunoties. Un tad apsaimniekotāji saprot, ka viņam tas portfels jāveido. Tad Renesko doma bija tāda, ka mēs palīdzam apsaimniekotājiem, aizpildam to funkciju. Apsaimniekotājs paliek, viņš dara savu darbu, viņš ļoti labi uztur ēku, tur iztīrās kārtības, rēķinus, tur noteks, tur ieeļo, ko vajag. Bet viss, kas attiecās uz ēkas atjaunošanu, mums ir tās zināšanas, un mēs to izdarām. Un tā pirmā doma bija tas, ka mēs uzņemamies pilnu atbildību, tātad gan finansēšanas, gan tehniskos risinājumus, un vienlaiks arī tos riskus, kas būtu, ja nesanāk, lai nebūtu tā bumba novērsta uz iedzīvotājiem. Un tā esence tajā energoservisa kompānijā, saīsinājumā ESCO, ir tas, ka uzņēmums dod garantijas par rezultātu. Jo bieži vien sapulcēs izskan, ka ēkas jau īstenībā tur netērēs mazāk un siltumenerģiju nevar ietaupīt. Tieši šīs bažas, kad kas būs, ja mēs nesamazināsim siltumenerģijas ietaupījumu, tad mūsu rēķini ievērojami pieaugs, jo jēga no tā nebūs. Tad no 2008. gada mēs redzam, ka tās ēkas atjaunojot, pareizi viņas uzturot, līgumu, kas ir 16, 17 gadi, ka tas rezultāts ir noturams un tām ēkām pēc arī ar to veco ēku normatīvu būvniecības prasībām tur vajadzēja 10 cm siltumizolāciju, lai izpildītu. Tas rezultāts ir sasniedzams 40-50%, var noturēties arī visus šos 11 gadus. Kas vien nozīmē to, ka pareizi uzturot šo ēku, atjaunot, kas arī ir jāuztur, dzīve nebeidzās. Atjaunojām ēku, sēžam savā divānā un vairs neko nedaram. Arī atjaunotā ēka ir jāuztur, diemžēl, vai par laimi, un tur tā sapratne tajā brīdī veidojās.
Tas ir izdarāms. Un mēs vienkārši nesam garantijas, ka tas ir izdarāms. Un ēka nav tā, ka mēs nopērkam leduskapu un pēc 5 gadiem mēs viņu metam ārā. Ēka ir tiešām vieta, kur mēs gribam justies droši. Un viņai ir dota iespēja dot 2, 3 paudzēm, 4, ja pareizi to ēku uztur, viņai nav problēmas ar nesošām konstrukcijām. Tā ir vieta, kur ir notikumi ģimenēm. Zin, kā mēs izdzīvojam 70% laiku telpās. Un tur mums jājūtās ir droši, nevis, ka tur tek jumts un ka plīst caurulis un īstenībā ir karsts vai augsts un kaut kādas tādas diskomforta sajūtas. Tu minēji to, ka jums ir mājas, kuras no 2008. gada. Jā, pirmā Gaujas jau 13. Un, ja mēs tagad uz viņu pārceļamies ar domām atpakaļ uz to 2008. gadu, paskatāmies, kā noritēja projekts un kā tā māja šodien izskatās, tad droši vien bija apmestā fasāde, vai jā, ne? Jā, visi pirmie projekti. Viņa nav no otru pusi? Atzinks apmestā fasāde. Es zinu, jo mums ir īsumā, tas ir pozitīvais, ka esmu iesaistījies nedaudz mūsu mājas renovācijā, līdz ar to es labprāt gribētu renovēt mūsu māju, bet mēs neesam tikuši varbūt tik tālu, cik gribētu. Šobrīd ventilējumās fasādes aktuālas, bet apmestās fasādes bija tās fasādes, ar kurām viss sākās. Un moments bija tas, kad cilvēki sāka teikt, ka viņi spēlē, tad mēs bijām redzējuši ļoti daudz video, kad viņas ir norautas. Tur putoplasts lido pa gaisu, ziņās viss par to ir parādīts, un cilvēki cepjās. Mēs nerenovēsim, tas ir stulbums. Kā tā māja izskatās šodien? Ja ir nokritusi fasāde? Nē, fasāde nav nokritusi. Viņa tur stāv uz vietas un saka, ka 45–50% siltumenerģijas ietaupījums. Tā ir 9 stāvena, principā. Okay. Almērā, jā. Un tur ir tas stāsts tāds, ka īstenībā viņš ir plašāks. Tur gāja 2 ēkas, un viena ēka pa vidu pateica, ne, mēs darīsim paši. Paši atrada būvnieku, kuram bija dārgākas izmaksas, un viņi optimizēja projektu. Viņi principā paņēma mūsu projektu. Lai iet, viņi paņēma projektu, bet viņi tiešām nepievērs uzmanību. Un, piemēram, tie projekti pirmie, kas ar apmesto fasādi, tātad to mitro biespienu fasādi, tur baigi svarīga pozīcija ir krāsai. Un tu saki, pelējums it kā redzams uz krāsas. Un mēs redzam laika gaitā tās ēkas, kuras izmantoja krāsu uz nevis ūdens bāzes, uz silikona bāzes, kas ir tomēr bišķi vairāk atgrūdoša. Viņai tie toņi mazāk izbalēja, viņai arī neveidojās tas putekšņi, neaizķērās tajās ziemeļu pusēs, jo tas nav pelējums. Nu, ja mēs paskatāmies objektīvi, bieži vien mēs to redzēsim, tad tos pleķus uz fasādes ziemeļu pusē. Blakus būs koki, lapas, kas principā putekšņi, kas dabiski procesi, vienkārši aizķerās un nosēžās uz fasādes. Un dienvidu fasāde vienmēr, wow, viss skaisti, labi tā krāsa vairāk pabalē no saules, bet pēc būtības nekas, tādā veidā nav tie pleķi, neparādās uz fasādes. Ir jau baigi labi. Tā ir laba, viņa jau nav slikta tehnoloģija, viņa ir ļoti laba un viņa vienkārši prasa tādu standartu, kā reizi 10 gados pārkrāsojam. Mazgājam viņu, viņa prasa rūpes, augstākus prasības pret rūpēm, un viņai ir ļoti strikti nosacīti šis tehnoloģiskais process. Vasaras sezona, līdz ko temperatūra nokrīt zem 5 grādiem, ja es nekļūdos, jo tur ir žūšanas process, tur viss ir mitrs, tāpēc viņi saucās mitrā. Tu viņu klāja virsū un viņš žūst. Un tajā brīdī, ja sākās tā temperatūra kristies zem tehnoloģiski noteiktā, tā žūšana nenotiek pareizi. Un viņa nesaķep, un viņa pēc apmetuma nepieķep. Rezultātā, paiet 5–7 gadi un parādās burbuļi, un viņi krīt nost. Arī Renesko tādas mājas ir. Absolūti mēs tos puntus salauzām, sasitām un redzam, kas strādā, kas nestrādā. Un vienkārši tās ēka prasa papildus labošanas. Mēs pagājušajā gadā vienu ēku pilnībā pārkrāsojām, pilnībā izlabojām visus defektus, un viss efekts par to, ka siltumtērē mazāk viņš ir. Šobrīd mēs atrisinājām atkal kosmētisko vizuālo izskatu un ēka strādā tālāk. Un ar ko viņa bija siltināta? Tas bija putoplasts vai tas bija tomēr vate? Nē, mums visi projekti bija ar akmens vati. Savā laikā mēs izmantojam akmens vati 10 centimetri. Un tad jautājums šobrīd, kas droši vien daudz skatītājus interesē, ņemot vērā, ka tu saki, ka siltuma ekonomija nav samazinājusies. Ja? Jā, ekonomija ir spēkā, viņš cerēja mazāk. Tad tā vate nav sakritusi? Nē, vate nevar sakrist. Kur viņi tur sakrist? Viņi nokrīt pēc zemes. Vate stāv uz fasādes, viņi ir piedībeļoti ar dībeļiem. Citreiz īstenībā sliktās renovētās ēkās var redzēt, kad tie dībeļi izsalst. Nekorekti, tu var redzēt tādu punktainu. Tieši tīpaši tādas lielas temperatūras svārstības vai mitrums gaisā, tad tie punkti parādās.
Viņi ir tie saucamie arī augstuma tiltiņi, īpaši var redzēt. Okay. Bet tā vata viņa tur ir reāli virsū stāv, un tad tur viss fasāde nonāk nost. Man liekas, esmu tieši redzējis tos komentārus, ka cilvēki baidās par to, kad viņi sēstās tā vata tur 10 gadi un viss būs slikti. Tad šai mājai sanāk ir praktiski 18 gadi, kopš viņa ir renovēta. Un tad pēc 18 gadiem vēl ar vienu ir tas pats ietaupījums. Mēs tos patēriņu rezultātus var apstīties UNESCO mājaslapā. Tur katram objektam un viņi pa gadiem ir parādās. Un tur ir apkur un karstais ūdens un tur tās tendences vēl var. Viņi bišķi tur nosvāstās. Ir siltāk, vēsāka ziema, karstu ūdeni kāds patērē vairāk kādā sezonā. Tur tādas lietas nomainās. Līdz ar to viņš nav tāds statisks, bet to tendenciju, ka tas siltumnīcas ietaupījums saglabājās. Un pretī jau stāsts par to, ka mēs jau varam sasniegt arī 100% siltumnīcas ietaupījumu. Slēdzam ārā gaismu, slēdzam ārā apkuri. Un viss būs baigi laimīgi. Tas, kur mēs esam aktīvi strādājuši, ir to, ka pretī ir tās garantētās komforta temperatūras. Mums ir bijuši arī strīdu situācijas ar iedzīvotājiem. Kāds saka, ka 21,5 grādus nav objektīva temperatūra. Arī saprast to, kad, piemēram, ziemā atjaunotā ēkā radiators nav karsts. Un tas ir tikai normāli, tā veidojās tas ietaupījums. Viņš nav karsts, jo tur tas termostats, kas regulē, lai tas radiators piesildītu telpu, cik vajadzīgs. Viņš strādā, viņš pilda savu funkciju. Un es nepārspīlēju. 10., 1., 16. gads pēc renovācijas. Vienmēr ziemā būs kāds cilvēks, man ir augsts radiators. Tas cilvēks tur dzīvo, 12 gadus vai nomainās. Man ir augsts radiators. Bet cik jums telpa temperatūra ir? Es zinu, tad pielieciet, pamēriet temperatūru. Zin kā, tad, īstenībā viss ir ok. Bet radiators augsts, tur iespīdējusi saule, un viņi īstenībā telpa ir uzsilusi un aiztaisās ciet. Vienīgais, kas ir silts, ir stāvots. Bet tas ir amizanti, kad renovējot māju vai atjaunojot, tev paliek mazāki radiatori. Tas jau ir pirmais šoks, un tad otrais šoks, ka viņš vēl ir augsts. Pirms renovācijas man bija karsts radiators, kas notiekās. Tā ir reāla problēma, ar ko mēs saskaramies. Vienkārši cilvēki sapratni par to, kā tā atjaunotā ēka ir. Un tāpēc jau tajā brīdī arī jūs maksājat mazākus rēķinus par apkuri. Es tev pilnīgi saprotu un piekrītu. Vienkārši man ir tas kopējs tā sajūta, ka 18 gadus veca ēka vēl ar vienu spēju uzturēt savu siltumu, un visticamāk, viņai nav paredzēta kaut kāda otrās kārtas renovācija. Tur nav vajadzīgs. Tas vairs nebūs ekonomiski pamatot. Tur var iet uz kaut kādām ekstrām, bet tas nav vajadzīgs. Ir vajadzīgi vienkārši viņu uzturēt, to fasādi visticamāk. Var pārkrāsot, iedot viņai svaigumu. Tev liekas, ka šobrīd tā ēka varētu vēl stāvēt, 10, 20 gadus? Stabili, bez problēmām. Jo es to tūkoju vienkārši. Tajā brīdī, kad tas skelets, tā struktūra netiek pakļauta ārējiem apstākļiem, tur netiek iekšā mitrums, tur netiek iekšā sals, kas varētu plēst tur armatūras konstrukcijas. Viņiem nav pamats. Tur veidojās kaut kāda, varbūt tās laika gaitā materiāla noturības spējas, tādas lietas, bet tad tur redzētu plaisas vai kaut kādas parādās plaisas, kaut kādas kustības. Mēs dzīvojam tādā vietā, kur no zemestrīces. Īsti nav tāda objektīva iemesla, kas to konstrukciju tur varētu brucināt nost. Jo arī, tas izskan bieži, kāpēc atjaunot to veco padomu laika ēku, ceļam jauns. Viens ir, protams, varam celt jaunu. Jaunu, es saku, 4 reizes dārgāk. Normāli, ka viņi ir 4 reizes dārgāk uzcelt jaunu. Un tad jautājums, vai mēs esam tik turīgi sabiedrība, ka mēs varam atļauties par 4 reizes dārgāku naudu celt mājas. Tas, kad valsts necels mums mājas, tas ir skaidrs. Tad dzīvoklis pieder man kā īpašniekam. Kopā mēs ar vairākiem dzīvokļiem kopīgi. Tātad tas ir mūsu kopīgi īpašums, kurš ir vienkārši jāuztver. Mēs varam kopā lemt, laužam nost un ceļam no jauna. Jā, bet iedomājies, šis man arī vienmēr tā kā kasīs smadzenes, varētu teikt, ka ceļam jaunu, ok, vecīgi, bet klausies, tev ir jānojauc vecā māja, lai uzceltu jaunu. Jā, par to te būs arī jāsamaksā. To jāmaksā. Kur tu dzīvos tajā brīdī? Ok. Un kad tev uzcels jauno māju? Jā. Ok. Un tad tur matemātika vispār neliekas. Nav. Mūsu sabiedrībā tās ēkas vajag atjaunot, un tas ir viens no tādiem patiešām reāliem. Visas nevajag. Skaidrs, ka visas neatjaunosies, bet lielākā daļa ir atjaunojama. Un kas vēl iedod to drošību, pirms tam tai ēkai ir jāapsako tehniskais apsakojums. Ko dara certificēts būvinženieris? Viņa uzdevums ir
uzkāpt uz jumta, iziet pagrabus, izskatīt visas plaisas, ja ir apstīties, kas notiekās ar pamatiem, ar nesošām konstrukcijām. Labi, viņš neteikt, katrā dzīvoklī mēs tur nevaram izkontrolēt, kurš ir iznesis to nesošo sienu vai starpsienu. Nu, tā ir arī tur varbūt tās pilnīgi cita pasaule. bet to, ko redzēt tās pamat galvenās ēku elementus, visas inženieru sistēmas, to ir jāizdara tehniskā apsakojuma ietvaros. Un bieži vien tad arī ir pēdējā lapā, palasiet, tur ir rekomendācijas, secinājumi. Un būvniecības ar savu parakstu viņš saka, tas ir steidzami, tas ir avārijas stāvoklī. Ja tas balkons tur ar atsaktām armatūrām, viņš pateiks, tas ir steidzami jālabo. Un ja ir kaut kādas tur tieši tā atsakties, bieži vien betona paneļu bloki, tad pa vidu ir nokrīt apmetums, un tad atsakts ir armatūras, kuras pakļauts korozijai. Nu, viņas ir jāsakārto. Vienkārši, lai tas gaiss netiek klāt, lai tā korozija neiet tālāk, apstrādā un viss. Tavā gadījumā ir bijis kādreiz piemērs, kad jūs aiziet uz māju un saprotat, ka bļāvens, šito nevar īsti pat renovēt. Nu, tādas rītīgi sliktas ēkas nav bijušas. Mēs neatjaunojām, bet bija viena ēka Salaspilī, kur mēs runājām ar mājas iedzīvotājiem. Mums tajā brīdī projekta partneri tur Salaspils siltums to visu darīja. Nu, viņi teica, uzkāp uz ēkas jumta, un tu stāvi, un tu neredzi cokolu. Nu, tā ēka ir šitā saliekusies. Un tajā ēkai tur reāli aizbraucot un parunājot ar iedzīvotājiem, viņi pateiks, tajā ēkai viņa ir 103. sērijas ar tādiem izvirzījumiem, sarkanā ķieģeļi, un viņi stiprināja tos pilastres, tās izvirzītās daļas, jauns piebetonējums taisīja, un tad tāds stieņš caur dzīvokli aiziet. Wow. Un vienkārši to māju tā savilk kopā. Pretējā gadījumā viņa liela māja. Nekļūdž, kad 70 dzīvokļi. Tur bija tāda jaudīga māja vecākā. Viņa pateica, vai mēs salabojam, vai domājam par citām mājām. Vai kur ir izcils piemērs tam, kad saliekot matemātiku, bija izdevīgāk savilkt to māju kopā, nevis nojaukt un uzbūvēt jaunu. Tā reāli labs piemērs, kad es gribēju to māju redzēt tagad. Viņi īstenībā braucot uz Ogres pusi, kreisā pusē, var redzēt. Viņa tāda raiba, tāda varavīksnes krāsas, tāda gara. Tu sāk runāt par tieši to apsekošanu vispārējo. Kas notiek ar pamatiem? Jo mēs visi zinām, ka mūsdienās mēs, kad būvējam pamatus, mēs viņus siltinam. Un agrāk tie pamati neviens netika siltināti. Vai arī šobrīd ir tā, ka renovējot māju ir jāsiltina pamati? Pamati ir jāsiltina, tāpat kā fasādes jumts un pagrabs, pagraba griesti. Tā ir daļa no konstrukcijām. Un galvenais iemesls, kāpēc tos pamatus tiešām siltina, ir dēļ pirmā stāva grīdas. Lai pirmā stāva grīda nebūtu augsta, jo siena nāk un šī tā saskarsmes punkts, lai viņš nosaktos pilnībā šīs saucamais termiskais tiltiņš, kur tas augstums tiek iekšā tajās nesošajās konstrukcijās, viņš siltina arī pamats, siltina pagraba griestus, lai pirmā stāvā būtu siltāka grīda, un tāpat arī, lai stūris nebūtu augsts, arī siltina tos pamats. Cits stāsts ir par to, vai pagrabos gāžās lietus ūdens, kas arī ir bieži vien reāla problēma. Un tad ir tas stāsts arī īstenībā no tās apastās fasādes, ka tīri neizvēlētos pareizos materiālus. Tā cokola pamata daļa ir visvairāk pakļautām temperatūras un mitrums svārstībām. Tur ir sniegi, lieti, un bieži vien vienkārši tas mitrums tiek uz tā cokola, un viņš nāca ātri nost. Un tur ļoti svarīgi pareizi izvēlēties to tehnoloģiskos risinājumus, lai tas apmetums nepieļautu to, ka viņš tur ļauj tam mitrumam kāpt uz augšu un raut viņu nost. Bet tas ir tāds tikai estētiskais jautājums. Jā, tā būtu viena no tām lietām, ko ir visu laiku jāuzpasē, jāskatās, vienkārši jāpiekrāso, jāsataisa. Tā ir tāda normāla izdevuma pozīcija, principā varētu teikt, ilgtermiņa. Man bija saruna ar Zviedriem, viena projekta ietvaros, un tā Marita, tāda dāma, viņa saka, mēs aizbraucām uz Lietuvu, skatāmies viņā. Lietuva ar ļoti daudz viļņā atjauno daudz dzīvokļu ēkas, liek ventilējumās fasādes, ļoti smuki un tā. Un viņi prasa izmaksas, un viņi tā saka, bet tas ir dārgi. Kā jūs varat atļauties? Tas ir dārgi. Mēs Zviedrijā tā nedaram. Un tā esence, tā būtiskā atšķirība ir tāda, ka viņiem pat īstenībā neatmaksājās Zviedrijā daudz dzīvokļu ēkām. Šobrīd iziet pilnu padziļināto atjaunošanu. Tad, kad tu siltini visas nesošās konstrukcijas, maina apkurs sistēmas, karstā ūdens sistēmas, tā kā iedod jaunu dzīvi. Viņi saka, ko mēs darām? Mēs vienkārši. Mums ir plāns, reiz 5 gados to, reiz 10 gados to, pēc 2 gadiem atkal to.
plāns lietām, kas nokalpo, mēs vienkārši mainām. Mēs logus, apkuri esam nomainījuši, sienas nav siltinātas, bet mēs esam uzturējuši ēku tik labā stāvoklī, cik vien ir iespējams, lai viņa performētu perfekti, viņai nebūtu avārijas stāvokli, viņa ir droša. Un viņi to izstiep tādā laika gaitā. Viņiem ir ilgtermiņa ēkas uzturēšanas plāns. Un tā ir lieta, kas mums iztrūkst. Vai pirms renovācijas, vai pēc. Tā ir lieta, kas reāli iztrūkst un kur obligāti pēc būtības vajadzētu. Likums tur mums saka, dzīvokļu pārvaldīšanas likums, tur ir savs atrunāt procedūra, ko pārvaldniekam ir jādara ar visiem vizuālās apsakošanas aktiem un arī ar plānotiem darbiem. Bet, kamēr tas klients, arī tas iedzīvotājs nesaprot, cik daudz viņš var prasīt no savas apsaimniekotāja, tikmēr arī tas viss tā peld. Jā, apsaimniekotāja tēma arī ir tāda nedaudz diezgan slidena, es gribētu teikt, jo ne visi apsaimniekotāji, diemžēl, varbūt ir godprātīgi. Un mūsu māja arī, piemēram, mums ir biedrība un līdz ar to mēs paši strādājam ar savu budžetu. Un mūsu mājai ir uzkrājums, kas īstenībā ļoti daudzām mājām nemaz nav. Ņemot vērā šo faktoru, kad tu varētu veidot visu plānveida uzturēšanas darbus, viņi izkrīt bieži vien tāpēc, kad uzkrājums. Nav uzkrājums. Tā ir īstenībā baigā štela. Tāda ļoti svarīgs elements iedzīvotājiem saprast. Un tās mājas, kas, piemēram, šodien saka, mēs neticam ēkas atjaunošanu, viņi tāds ir, pavisam objektīvi. Bet viņas reāli nav uzturēts. Viņam nav veikta remonta darba ieguldījumi, ir daudz, kas ir avārijas stāvoklī. Tad tas, ko es saku iedzīvotājiem, tad lieciet vienkārši matemātiku skaidru uz galda. Tad jums šobrīd objektīvi tur visticamāk jāliek eiro, varbūt 2 eiro uz kvadrātmetra uzkrājuma fondā, lai jūs ātri varētu novērst tos avārijas darbus. Kas nozīmē, tur dzīvoklim 50 kvadrātmetram, mēs liekam tur 50 līdz 100 eiro mūsu kopējā kasītē, ar drošību, ka tas apsaimniekotājs visu tur labi pārvaldīs, un mēs krājam. Un mēs krājam to gadus 2, 3, 4, 5, varbūt pat 10, atkarībā cik liela vai maza māja. Kas nozīmē, ka tā nauda, ko mēs šobrīd liekam, mēs viņu atliekam uz nākotnes darbiem, kur strādā saucamā inflācija, kas to naudas vērtība katru gadu dzen uz leju, un tad ir kaut kāda būvniecības inflācija, cik būvniecības darbi paliek vien dārgāk un dārgāk. Un rezultātā, lai mēs izietu pilnu to ēkas atjaunošanas ciklu, tad sāksim ar bieži vien iedzīvotājiem, tad mainīsim stāvvadus. Viņi tur nomaina, varbūt vienā kāpņu telpā, izlemj, kur pirmā. Tas arī īstenībā tas jautājums, 1. vai 4. kāpņu telpā, kurā dabūs pirmā stāvvads. Bet labi, viņi krāja un dara tos darbus, un ja viņi paskaitītu, cik tie darbi izmaksās, un paskaitīt gadus, visticamāk, viņiem tur vajag vismaz 15, 20, varbūt pat 30 gadus, un viņi katru mēnesi atliks naudiņu, krās, un maksās kaut kādā mērā sadārdzinājumu par ikmēnešu rēķinu, tāpat kā es piedāvāju atjaunojumu šodien, izdaram visus darbus uzreiz, būs jāmaksā dārgāk, bet tev uzreiz ir rezultāts, un tev ir atjaunots dzīvoklis. Un tev ir garantija kaut kādā mērā par to, ka tev nebūs avārijas darbu. Jā. Jo, ja mēs skatāmies tieši uz šo faktoru, cik ēka izmaksā nerenovēt, cik izmaksā daudz dzīvokļu māju nerenovēt 20 gadus, vai renovēt tagad, un kā viņi izskatīsies pēc 20 gadiem. Ko tu teiktu, ja mēs tagad paņemtu mans projekts, Čehu projekts, 20 gadu no šodienas netiek renovēts un tiek vāji uzturēts, novērstas tikai pamatvajadzības, sāka tecēt stāvots, novēršam, elektrība norausties, atnāk meistars pietaisa, vai ne? Tie ir avārijas darbi, kas vienmēr ir 2 vai 3 dārgākie arī. Jā, vai ne? Un ja mēs paskatītos šādā perspektīvā 20 gadus no šodienas, kā tavuprāt tā māja izskatītos pēc 20 gadiem? Ja viņai tikai labos avārijas darbus, viņa būs graustu stāvoklī, būsim reāli. Un visticamāk 20 gadu laikā viņa tiks arī sodīta par to, ka viņa tik slikti tiek uzturēta. Un tur ir jau šīs indikācijas, kas parādās no Eiropas komisijas par to, ka lielas ēkas, kas tērē daudz enerģijas, salīdzinājumā par vidējo ēku sektoru, viņam būs soda par to, ka tās emitē daudz CO2 emisijas saucamās. Labi, tā ir pātaga, tas ir jau galējais instruments, kurš vienkārši tad attiecīgi tiks sodīts tās ēkas, kas nespēja pieņemt lēmumu. Tad Rīgā vēl ir tas populārais grausta stāvoklī esošais, vai ka tev piešķir paaugstināt nekustamā īpašuma nodokli.
tur arī reizinās ar vairākiem cipariem. Tur nebija gadījumā kaut kas pat līdz, nebija 10%. Cik baigi daudz tur bija? Šķiet, ka 10 reizes vai kaut kas tāds, viņš tur no 0,3 uz 3% vai kaut kā tā viņš tur uzauga. Tas pieaugums bija milzīgs. Tieši tā. Es zinu pat stāstu, kur cilvēki cīnījās pret to, kāpēc jūs mums sodījāt, un tā, ka viņi iztērē savu intelektuālo resursu un laiku, lai cīnītos, kāpēc jūs mums sodat, nevis domāt, kā mēs sakārtojam ēku, bet sāk cīnīties pret. Bet labi, tas cits stāsts. Līdz ar to maksās augstāk nekustamā īpašuma nodokli, maksāsi par to, ka tu tērē daudz enerģijas, un būsim reāli, apkure arī lētāk nebūs. Tie laiki, kad mums kāds tirgoja lētu gāzi vai enerģija bija lēta, viņi vairs nav, tā enerģija paliks dārga. Ja tu saskaidi tos eiro, cik tu samaksā par apkuri, kur faktiski ar garantiju uz pusi mazāk tu varētu maksāt no pirmās dienas, kad tu renovējies, tev uz 20 gadus. Tur sanāk miljoni īstenībā uz mājas. Es īstenībā tieši pirms podkāsta paskatījos, cik izmaksā eko renovācija, kāda ir viņu ietaupījumi. Un tad man radās tāds, Klau, bet tur ir mājas kādā 2008. 10. gadā, kuras ir nosiltinātas. Es nezinu, kas bija, kādi bija tie visi darbi, bet līdz 100 eiro kvadrātmetrā. Jā, labs. Un tagad es sāku domāt, Klau, mūsdienās, cik tagad ir? 300, 350, līdz 400 atkarībā, cik daudz darbus tu veiksi. Jā, tieši tā. Tā bija statistika, ko es skatījos. Un ja mēs paņemam no šī brīža kaut vai 10 gadus uz priekšu, pēc teorijas visai inflācijai, pieaugumam elektroenerģijas patēriņā, inflācijai, cik inflācija to var nosaukt, bet nekustamā īpašuma pieauguma vērtība, viss. Es teiktu, ka 10 gadi varētu būt maksimums, kad renovācija atmaksājās. Bet tas ir mans personīgais viedoklis. Jo, ja mēs skatāmies, piemēram, to pašu 2008. gadu, es nepaskatījos, cik ir pieaugums tieši uz siltumenerģijas pieaugumu. Jā. Bet es zinu, ka 8. gads ir cits stāsts par nekustamā īpašuma vērtību. Tur bija burbulis un viss pārējais. Bet pēc tā burbuļa nekustamā īpašuma vērtība ir ļoti stabili katru gadu pieaugusi. Latvijā mums viena no lētākajiem nekustamiem īpašumiem salīdzinām Baltijas valstīs. Līdz ar to tur ir potenciāls augsts. Bet būsim reāli, tur spekulēt baigi uz īpašumu vērtību arī nav korekti. Man liekas, ka nevajag uztvert, ka mūsu mājas ir kaut kāds bankomāts, no kur mēs tagad ņemsim ārā naudu. Tā ir vieta, kā es jau vienā mirklī teicu, tā ir vieta, kur mēs dzīvojam. Mēs gribam, lai man bērni tur aug droši, un varbūt šo dzīvokli atdošu bērniem, vai manam vecāmām tur manto, whatever, kāds tas stāsts ir. Bet nevajag viņu uztvert kā baigā investīciju. Īstenībā tas ir tāds ilga tavu piederoša vērtība, vai ne? Un būsim reāli, daudziem Latvijas iedzīvotājiem, pensionāriem, tā ir vienīgā viņu tāda kaut kāda vērtība, tā naudas vērtība, un viņi tāpēc ir baidās viņu zaudēt. Tāpēc viņš ir gatavs maksāt pēdējo rēķinu, lai viņam to dzīvokli tikai neatņem no tā viedokļa. Un līdz ar to viņi baidās arī par to. Es tev teikšu, ja tu saki 10 gados ēkas atjaunošana, es saku, ēkas atjaunošana neatmaksājās. Būsim reāli. Nevajag domāt, ka viņi atmaksāsies. Tad, kad tu celi jaunu māju, tu arī nereķini, ka viņi atmaksāsies. Tu domā, lai uzceļot, man viņu būtu lēta uzturēt eksploatācijā, lai es pa viņu maksātu maksimāli maz savus ikmēneša ieņēmumus. Man viņi nebūtu tur milzīgs sloks uz manu ģimenes budžetu. Un tāpat ir arī par to atjaunoto ēku. Bez atbalsta, tā matemātika ir skaudra, bez atbalsta visiem autumiem un lijā, kas savā laikā, tie darbi, kas tiek izdarīti, viņi atmaksātos 50 gados. Tāpēc, kad parādās atbalsts, tad tas cipars nokrīt uz 20 līdz 30 gadiem, atkarībā cik no ēkas izdarīta darbi. Kaut gan es varbūt daļai nepiekritīšu, ņemot vērā to 8., 9. līdz pat 14. gadam, kad vēl 14. gadā kvadrātmetra renovācijas izmaksas uz dzīvokļu bija 140 eiro. Jā, tur bija cits stāsts. Tajā brīdī arī tas enerģijas ietaupījums, jo enerģija maksāja principā tas pats, kas tagad. Viņai bija deflācija visus to vidus periodu no 10. gada līdz 18. Enerģija paliek vien lētāk, mēs gāzi pirkām par 20-30 eiro megavatstundā, līdz ar to viss centrālā tīkla arī gāzi, lai centrālā siltumenerģijas tarifi. Un tikai līdz ar enerģētisko krīzi, viņi uzleca, bija tas pīķis, un tagad viņi ir nostabilizējušies. Un tad, kad runā ar siltumenerģijas ražotājiem, saka, tā ir reālā šodienas cena. Ir darba spēka izmaksas augušas,
enerģija kā resurss, tā šķelda vai gāze, viņi tur staigā atkarībā no kādas situācijas tirgu, bet viņi tur baigi. Tas ir daļa no tā ietekmējoša, bet īstenībā tas, ka tajos tīklos ir ieguldīts infrastruktūrā plus darbspēks, kas to visu uztur, tas īstenībā veido tādu bāzi. Un tās enerģija. Reķimies, siltums maksās 80-90 eiro par megavatstundu. Un tur pat ir vēl viena nianse, kur mēs šodien runājām. Vai zināja, ka principā mūsu enerģija ir subsidēta, jo mēs par enerģiju maksājam 12% PVN, kur vienlaiks par ēkas atjaunošanu mēs maksājam 21%. Kur otrādi vajadzētu būt tā, ka tā enerģija, ko tērējam, viņu nevajag subsidēt. Es saprotu, politiķis viņš savā ziņā tādā veidā aizstāv tā, ka iedzīvotājs tas ir tā, primārais resurss un tā, bet tas neveicina enerģijas samazināšanu. No tā viedokļa. Bet tā būtu tāda, man liekas, politika, par ko domāt un īstenībā nākotnē skatīties, ko mainīt, lai cilvēki vairāk saprastu, ka apkure maksā. Nevis dzīvot 25 grādos, atveram logus, man ir karsts. Man nevajag siltināt māju, man ir karsts. Ja mans dzīvoklis sasniegtu 25 grādus ziemā, es būtu ļoti laimīgs, bet viņš nesasniedz. Un tā ir nākamā galējība, kurā mēs nonākam, kad tas siltums jau pa māju nav izdalīts līdzvērtīgi. Tā ir vecā asinsrites sistēma. Mēs dzīvojam vecos pensionāros. Kaut kādos 57 gadus. Tā asins vairs līdz pirkstgaliem netiek. Tur ir tādi zilie augsti, un tad ir līdz galvai tur aiziet, un tur ir 25 grādi. Tieši tā. Un mans dzīvoklis ir viens no tiem piemēriem, kura tu varētu mēģināt piekurināt kaut vai dubultu, divkāršu vai trīskāršu radiatoru. Un tu tāpat nedabūtu tos 25 grādus, diemžēl. Runājot nedaudz arī par tām pašām cenām, ņemot vērā, ka jūs šajā tirgu esat diezgan ilgi, tā tendence, protams, ir, kad pieaug šīs izmaksas uz kvadrātmetru. Ja mēs skatāmies, cilvēkiem bieži rodās jautājums, cik tad man pieaugs mēnesī mans rēķins par manu dzīvokli? Cik maksā renovācija? Cik maksā renovācija, Edgars? Cik maksā aizbraukt uz Spāniju ceļojumā? Skatoties, cik daudz cilvēku, bet 1000 eiro. Kādu paketi tu ņemsi, ar kur lidmašīnu tu lidos, tu brauks ar autobusu, kurā viesnīcā tu paliksi, respektīvi, ļoti mainīgas izmaksas var mainīties. Tad tu reiz lidot noteikti par 500 eiro un tu reiz lidot arī par 5000 eiro. Tas pats kaut kādā mērā ir, cik daudz tu komplektēsi tos darāmos darbus savā atjaunotā, cik sliktā stāvoklī ir tava māja. Un no tā mainīsies arī ēkas atjaunošanas izmaksas. Tāpēc viena lieta ir, kas tas minimālais, kas jādara, mēs domājam, kā samazināt, lai par apkuru mēs maksātu mazāk. Jo tas seks 40% no atjaunošanas izmaksām. Tad mēs gribam samazināt, lai par apkuru maksājam mazāk. Tad mums ir jāsiltina, minimums ir jāsiltina tās sienas, 15-20 cm, siltinam bēniņus, siltinam pagrabu, kaut kādas visas norobežojošās konstrukcijas. Un tad jautājums, kādu tehnoloģiju izvēlamies, apmestā, ventilējumā, rūpnieciski ražoti. Mainam logus. Ko daram ar logiem? Mainam visus logus. Logus nesam siltinama izolācijas slānī, atstājam tur, kur viņi ir. Tur arī savs efektiņš, ko mēs darām ar apkuru sistēmu. Taisam jaunu apkuru, liekam jaunu stāvvadus no 1 cauruļa uz 2 cauruļu, liekam horizontālo, vertikālo, kā skaitam siltumu, skaitam ar alokātoriem, siltumenerģijas skaitītājiem vai skaitam uz kvadrātmetriem, liekam viedos skaitītājus, augstais ūdens kanalizācija, domājam par ventilāciju, tagad elektroinstulācijas. Tas viss jau, mēs varam celt Bentley's. Es salīdzinu bieži vien ēku atjaunošanu, satiksēm visus ķeksīšus, un labi, Bentley's nemaz būs labas S-klases Mercedes. Mēs izdarīsim visu, kā vajag. Tā ēka būs iedot jaunu dzīvi, viņai paliek nesošās konstrukcijas, bet sakārtojam visu, izliekam epoksīdā kāpņu telpas, tur mājām varbūt arī pat durvis un vispārējā. Un tad ir kaut kāda saprāta balss, kas ir bīstamie, reālie darbi, kas būtu jāizdara, kas dod to lielāko efektu, kas ir nepieciešami akūti, un tad sāc slikto komplektāciju. Kas ir tie efekti galvenie, kurus būtu jāizdara mājai, lai viņi iegūtu maksimālo atdevi, neiztērējot ne centa lieka darbos, kas būtu vienkārši papildus izdevumi ikmēneša rēķinā? Tie, ko es pasaku, tie, kas dod siltumenerģijas ietaupījumu. Tas ir tas primārais, jo tas palīdzēs samaksāt par ēkas atjaunošanu. Tie ātrāk atmaksāsies šie darbi. Bet tāds augstais ūdens, viņš bieži vien ir arī sliktā stāvoklī, viņš ir jāmaina. Tad mainām, taisīsim to šahtu vaļā, ir racionāli, tad mainām. Jo dzīvokļos tā šahts jātaisa, ja tur tie divi žāvētāji iet un karstais ūdens un tādā veidā. Ja tur atvēr to šahtu, tad sataisam vispārreiz. Ko es saku, kāpņdalpa ir izkrāso minimums. Nebūs forši ieiet atjaunotā ēkā, ja tā kāpņdalpa būs tur apķēpāta, nolupusi.
Tur var efektīvi nesādārdzinot būtiski izmaksas izdarīt to smuki un ātri. To vai likt tur kaut kādus īpašos pārklājumus grīdas segumam, tā jau ir aiziet ekstra. Esat gatavi maksāt. Svaigu gaisu arī maksā. Svaigu gaisu vajag. Mēs nodrošinām vienkārši dabisku ventilāciju caur caurumiem fasādē vai caur svaiga gaisa pieplūdes vārstiem logos. Tas būtu minimums, kas būtu jāizdara. Atjaunot ēkā vajag svaiga gaisa pieplūdi. Iztīram šahtas, lai tas gaiss cirkulē caur ēku. Nākamais līmenis domājam par rekorporācijām, par mehānisko ventilāciju, par dzīvokļu līmenī, mājas līmenī, domājam par saules paneļiem. Šodien elektrību mēs varam ražot arī mājas iekšienē, nosegt koplietošanas prasības. Tur var veidoties tādas lietas, bet minimums, viss, kas saistās ar apkuri, karsto ūdeni, ventilāciju, siltinājumu fasādes, tas būtu tas, kas būtu jāizdara. Pārējais jau tur skatāmies, cik tālu tas bruģis iet no tās ēkas un kādas ir tos jumtiņas, kādas materiālus izvēlamies. Tas arī ir īstenībā būtiski. Skaidrs, ka nevajag nevienmēr to lētāko risinājumu, bet arī nevajag aiziet dizaina risinājumos ekstrās, kas var būtiski sadārdzināt. Tu minēji, 2010. gadā mēs maksājam 100 lati vai 140 eiro par ēkas atjaunošanu. Šodien tas maksā 350, 370. Mums bija pēdējā projekta. Dzirdam, ka aiziet vēl dārgāk. Jūs monitorējat arī to, cik jums izmaksā un cik konkurenti? Absolūti. Un tā ir īstenībā tā būtiskākā atšķirība, kur UNESCO īstenībā, ja baidies, ka tavs projekts būs dārgs, pazvani. Mēs aizstāvam iedzīvotāju intereses. Mēs esam tajās sapulcēs, mēs šobrīd ejam pāris projektiem, vadām cauri, kur ja nav tas, kas aizstāv iedzīvotājus, viņš pats nav sapulcē, ļoti ātri viņu var apbižot. Ir šī galva tāme, skaidrs, ka viņi ir jāizdara, un ja tur notiek kaut kādas izmaiņas, ļoti eleganti tur var parādīties kaut kādi būtiski sadārdzinājumi, kurus vienkārši situācijas vadīti, iesaistītās puses, būvnieki, veiksmīgi var izmantot. Es nemetu tur akmens dārziņu būvnieku pusē tikai, bet būtības ir tā, ka ir kādam jāaizstāv iedzīvotājs, un mēs to darām, un mēs skatāmies, cik maksā tur tas materiāls, tas darba spēks, atgriezumi, kādu vati liekam, cik tā vati beigās maksā. Mums bija tur gadījums. Flīzi, es kā privātpersona varu aizbraukt nopirkt par 19 eiro kvadrātmetrā. Tā man pēkšņi parādās 25 uz izmaiņu akta. Mēs prasām, kāpēc? Kāds ir pamatojums? Tā ir mūsu cena. Bet es kā privātpersona varu aizbraukt nopirkt lētāk, un līdz ar to ļoti eleganti tajā brīdī tas viss var pazudīt. Kopējais cipars jau nemainās, it kā iedzīvotāji ir apstiprinājuši, bet tie var veidot daudz 10 000 eiro. Un tā ir viena kāpņu telpas izkrāsošana. Tas daudz, bet sanāk, ka arī projekta laikā jūs vēl varat kaut ko mainīt, un tas var samazināt arī kopējās izmaksas? Un tie ir veiksmīgi projekti, ja tā izdodas. Jā. Tas sanāk, ka jūs neesat beigās draugos ar būvniekiem? Nē, mēs tiešā veidā esam iedzīvotājiem vienā laivā. Ja mēs ņemam kredītu, mēs gribam, lai tās izmaksas ir racionāls, nepārspīlētas. Un beigās tas iedzīvotājs var atļauties. Tas jau pats svarīgākais, jo viņš jau dzīvos tajā atjaunotā mājā un maksās to ikmēnešu rēķinu, lai viņš var atļauties. Ar būvnieku, skaidrs, ka ir jāatrod labs būvnieks. Nevajag tur ņemt arī Jāni no Krūmiem, kurš tagad liks fasādi. Viņiem jābūt ar pieredzi. Bet tas, ko mēs redzam, kad atbalsts ir vajadzīgs šajā sektorā. Ne par velti mums ir autors un nāk šis atbalsts, bet ir jādomā par veidiem, kā to atbalstu izmantot efektīvāk, lai to ieguvumu neizmantotu daļa no iesaistītām pusēm un nenopelnītu ļoti labi. Jā, jo es esmu redzējis tās izmaksas uz kvadrātmetru līdzīgām mājām. Viņas var ļoti svārstīties. Beigās tu tā kā nesaproti, it kā mājas vienādas vai ne, bet izmaksas tik ļoti atšķirās. Man viena kundze, viņa tikko atjaunoja Rīgā māju, salīdzinoši dārgi, šķiet kaut kādi 800 eiro kvadrātmetriem. Un viņa man pienāk un prasa, Klau, tev ir man padoms, kāds ir arguments blakus mājas iedzīvotājiem. Respektīvi, blakus māja arī atjaunojās, un viņa atjaunojās. Tā blakus māja atjaunojās bišķi pāris gadus atpakaļ, un viņa savus 3, varbūt pat 4 reizes lētāk to izdarīja. Un man kaimiņi prasa, kāpēc viņiem tik lēti un viņu ietaupījums ir tieši tāds pats kā mans. Un tur atbildi ir vienkārši. Vienā brīdī tas iztērētais eiro par tiem pasākumiem vairs neatmaksājas. Ir šis krustpunkts, kur tas efekts ir visaugstākais. Nevelti energoautors teiks, 15 cm siltumizolācijas slānis dod vislielāko efektu. Jo varam jau likt arī 40 un 50. Bet tur tie nākamie 25 centimetri, viņu efekts būs paliks vien mazāks. Un tu tikai iztērēs vairāk. Labi, vat nav dārgākais, bet tik un tā. Tāpēc ir tas optimums, kurā brīdī tu sasniedz par iztērēto eiro vislielāko efektu.
Tu vari iet, ir tādas pasīvās ēkas, kas 10 reizes mazāk tērē nekā šodienas mājas. Un viņu enerģijas patēriņš ir vispār smieklīgi mazs, bet viņas prasa ievērojams ieguldījums. Un ir mājas, kas ir gatavs uz to, un viņas ir gatavs samaksāt vairāk. Fine, absolūti tas der, un to var arī darīt. Un es pat priecājos par tādām mājām, kas izdodas. Bet, ja mēs skatāmies uz tādu globālu, uz tām ēkām, viņas ir vienkārši jāsakārto no drošības viedokļa un jāizdara efektīvākajā veidā, lai tas iedzīvotājs tur beigās nemaksā tiešām kosmosu. Jā, drošība ir patiesībā, lai cik cilvēkiem liktos, kāda tur starpība, drošība un drošība. Es esmu redzējis balkonus, kur ir drūp. Mūsu mājai, piemēram, ir loģijas, un arī tās loģijas, viņām tādi milzīgas plāksnes, viņas ir atdalījušās. Gaidām, kurā brīdī kritīs. Jā, un tajā brīdī, kad kritīs, kaut kas jādara, dārgi. Kas nesīs atbildību par to, kurā brīdī nesīs. Un tad vēl ir, ko es ievēroju, ko neievēro daudzi, neskatās, kad ķieģeļi brūk. Ķieģeļi no augšā māju, tās ir varbūt 9 stāvu un 12 stāvu. Jā, arī 5 stāvens brūk. Un tas ir tas moments, kad mums arī sāka brukt. Vēl ar vienu tas notiek. Un tu tāds, tas ir ķieģelis, tur aizmālēsim, vai ne? Un tad tu sāc meklēt risinājumus. Un tu attopies pie tā, ka tam risinājuma nav. Tev ir jānorobežo tā konstrukcija, lai viņai netiek klāt mitrums. Jā. Un to var izdarīt tikai kārtīgi to sienas pīrāk sakārtojot un nosiltinot. Tev ir jāsiltina. Jā. Un principā tas, ko es sapratu, jebkurai mājai, kurai sāk birt apmetums, apmetums ķieģeļi, viņas vienīgais risinājums ir renovācija, siltināšana. Un lai cik skaudri tas nebūtu, tas ir īstenībā viens no tādiem punktiem. Man gribās tev jautāt, ja tagad šobrīd ietu pāri Rīgas būvvalde, Rīgas mājām, visām, tā kā konkrēti visām paņemtu pie dziesmas katru padomju projektu. Vai tavuprāt būtu mājas, kurām būtu parādītos tas, ka viņas ir avārijas stāvoklī? Būvvaldes funkcija ir nodrošināt, lai tās ēkas būtu drošā stāvoklī. Un, respektīvi, ja viņai ir kaut kādas tehniskas nepilnības, tad viņas ceļ sarkano karogu. Mums te bija kaut kur Valdemāra ielas, vai ne? Plaisas parādījās, tur pateic bīstam. Ogrē bija stāsts, kad no mājas izdzina iedzīvotājs, tāpēc, ka arī sāk parādīties plaisas progresē un beigās tad laikam tur aizgāja atpakaļ. Bet, es domāju, tā situācija, tie no ārpus apsakojot, mēs neredzam varbūt to drēbi iekšienē. Ir ēkas tiešām, kas ir sliktā stāvoklī. 15 gadus atpakaļ teica, ka tās ēkas jau bruks. Viņas nebrūk. Pēc būtības viņas ir celtas ar rezervi. Arī ekonomikas ministri ir taisījusi tādas padziļinātās izpētes pāris sērijām. Saprast, cik viņām it kā eksploatācijas laiks beidzās, kas viņām ir tie galvenie problēma. Jā, tu saki, tie balkoni. Jo tie balkoni ir pakļauti ārējiem apstākļiem, ir īpaši, ja tur 5. stāvā nav jumtiņš, un tur viss saule lietu tiek, un tur viss izdrūp, un ja armatūra ir atsegta, tad tas laika jautājums. Tās inženieru sistēmas, to būvvalde nenovērtēs. Ko viņi novērtēs? Viņi novērtēs kaut kādas tās riskantās, bīstamās vietas ar kaut kādām nesošās konstrukcijās. Ja vien tā kapacitāte būtu, noteikti paceltos daudz sarkanie karogi Rīgā, stabili paceltos. Tas pat nebūtu Rīgā arī laukos, kur tās mājas vēl mazāk tiek uzpasētas un skursteņu mājas, kur katrs ražo sev apkuru tā kā māk. Un tur viss pret tas ir skaisti, ka tu brauc garām daudz dzīvokļu māju, un tur tikai skurstenīši salikti un ziemā viss dūmo skaisti. Un tad tāds, kā viņi to visu izdara? Un tad saproti, ka es pats esmu tādā bijis, ieju iekšā un skatos, tur istabas stūrītī ielikts jotuliņš. Tas labi, ka Jotuliņš man bija viens stāsts, kur 3. stāvā ienes tāds ritīgākais apkurs katls, kurš svēr tur varbūt visu savu 400 kilograms, un tad tā punkta veida nespēja tajā vecajā ēkā. Pat neaizdomājas, ka īstenībā var radīt kaut kāds nākamos risks. Bet tas vien, izstiepies vai saraujies, bet tas parāda to, ka tas ēku sektors, viņš nav uzturēts, viņš ir sliktā stāvoklī, un ne jau vēl tie iedzīvotāji tā kaut ko dara. Tas ir vienīgais veids, kā viņiem varbūt nodrošināt sev apkuru. Tur nav centrāla apkura. Viņi savā starpā nerunā. Viņiem bija lētāk izbūvēt katram pat 1, 2, 3 tūkstoši savu apkuru. Ja viņi padomātu īstenībā, ja viņi kopā to izdarīt, bet to prasa organizēšanās, tas ir jārunā. Spēja vienoties. Viņi varētu īstenībā kopā to darīt varbūt pat efektīvāk. Un paskaitīt savu laiku, cik viņi velta tā kurināmā sagādāšanā, laiku, lai viņi tur kurinātu. Jā, ja mēs sākam vērtēt arī laiku, cik laiks maksā, tad kaut gan, ja tev ir
darbiņš, tu aizies uz darbiņu, atnāc mājās, tu iekurini krāsniņu, pasties, kā uguns degā, skaisti ieslēdz televizoru un saka sievai, ka klausies mums romantika. Varētu kaut ko izdomāt. No šī viedokļa varbūt tas pat palīdz mūsu demogrāfijai. Kas to lai zina? Varbūt nevajag tādas mājas renovēt. Bet par tehniskajām tādām ievirzēm saprotu, ka jā, vecās mājas vajadzētu renovēt, jaunās ir renovētas, bet cilvēki tāpat, ko esmu ievērojis, tās mājas, kuras ir renovētas. Kāpēc viņi nerunā par to, kā viņiem iet? Viņi nestāsta. Mēs, piemēram, neredzam nekur sociālajā telpā par to, ka cilvēki stāstītu, hei, mēs esam baigi priecīgi, ka mums ir renovēta māja. Nē, runā. Viņi nerunā sociālos tīklos, netaisa video. Bet es domāju, tās mājas savā starpā, viņas parunā. Tur bieži vien taču draugs, draudzene, kaimiņiene, kas tur dzīvo blakus mājās, viņi salīdzina rēķinus, pajautā, cik tu maksā, nemaksā. Tas ir tas efekts, kas strādā daudzās Latvijas pašvaldībās, kad kvartāliņā vienā ēka atjauno, un tā ir tā labais influenceris, kas influencē pārējās mājas, hei, domājot arī par atjaunošanu. To, vai tās mājas ir skaļas un runā un nerunā, ir baigi atkarīgs, kas viņas pabaksta. Ja tur ir tāds atvērts mājvecākais, kurš ir gatavs, līdz vienam mirklim viņš noteikti runās. 7. gadā es pirms viņam apnīk jau runāt, viņš vienkārši pieņem to kā normu. Viņš dzīvo atjaunotā ēkā, viņam vairs neuztrauc. Viņš tam lielam burbulim pārkāps pāri, tam lielam notikumam, visu viņš bauda tikai augļus savā ziņā. Bet es piekrītu, par to ir jārunā, par tās labās prakses piemērus jārāda. Mēs esam organizējuši, taisījuši ekskursijas, atbrauc iedzīvotājiem, un tas palīdz. Tās ekskursijas strādā, kad atnāk, ne jau es stāstoju, man kāds kolēģis, bet īstenībā pastāsta tas iedzīvotājs. Un viņš pasaka, cik viņš maksā, kā viņš jūtās, kas viņam patīk, kas vai nepatīk, ko viņš būtu darījis savādāk. Jo arī procesā viņš novērtē kaut kādas lietas, kas varbūt būtu jādara savādāk. Tā ir tā labā pieredze, no kuras noteikti vajag ieklausīties. Un, mēs organizējam, mēs septembrī organizēsim vēl ekskursijas. Tā kā sekojot līdz notikumiem, būs ekskursijas par Rīgas. Kur mēs varēsim ierasties, kura māja? Plāns ir Purcējumā, aizbraukt uz dažām atjaunotām ēkām. Aizbrauksim arī uz Lielupes ielu, ko tikko pabeidzām Bolderājā. Tur būs pirmie apkures mēneši, doma ir septembris, oktobris, sāksies ieslēgties apkure, lai parādītu, kas notiekās. Mums jau sociālās tīklos rakstīja, pēc 3 mēnešiem būs fasāde aizpūsta, aizbrauksim apstīties, vai to vats stāv. Gaidam to lielo vēju, varbūt orgāns. Bolderājas vēju. Tur ir vējš, tur ir vējš. Tur ir tas pats, kas Liepājā. Bet sapcīt, ir lielāks. Tur ir jāliek vairāk dībeļu, vairāk stiprinājumu, tāpat kā temperatūra atšķirās. Rīga tik ļoti, cik Liepāja vai Daugavpils, tā kā vēja plūsma varbūt tik daudz ne. Bet klimatiskie apstākļi Liepāja vai Daugavpils atšķirās. Jā. Un arī līdz ar to tehnoloģija atšķirās nedaudz. Vējas patēriņš līdz ar to bieži vien ir varbūt lielāks Daugavpilī, tāpēc, ka viņai vajag, viņai ir lielāka mīnus, tur bišķi ieslēdzās mazāks tas jūras efekts, tas siltais gaiss, tur tomēr bišķi vairāk mīnusiņš iekrīt. Renesko, tu minēji arī par kvartāliem, kad īsmā es saprotu to kvartālu sajūtu, ka tev kaimiņš ir atjaunojies, tu sāc interesēties, tu sāc jautāt, viņš saka, baigi forši, tu ienāc iekšā, tev patīk. Un es esmu ievērojis to, kad ir tā, ka īsmā, ja cilvēki brauks, lai viņi paskatās, ka bieži vien tās mājas, kuras, piemēram, ir renovējušās 14. 16. gadā vai kā, viņām blakus ir vēl kāds renovējies. Un tas ir tas efekts, kad tu redzi, jūti, patausti, un tad tu arī gribi. Jā, absolūti. Tāpēc, ka tas salauž tās pirmās barjeras, mītus, ja tu izdari kvalitatīvi. Nevis tur sākās kaut kā tur defekti un efekti un vispārējais. Bet ir vēl viena baigā nianse. Te brīdī, kad tu dzīvo atjaunotā ēkā, tu jau neredzi atjaunotā ēku, skaties pa loku un skaties uz neatjaunotām ēkām. Kaimiņi nav sarosījušies un nav atjaunojuši ēku. Būtu forši atvērt logu un tur redzēt skaisti. Sakārtot vidi ir sakārtots iekšpagalms, kas ir loģiski ar augstu potenciālu. Tur gan stāvvietas kā tās mašīnas, mēs tur liekam tajā zālājā. Es teikšu personīgi, es nekad vairāk nepirktu dzīvokli nerenovētā mājā. Nevienā padomju laika projektā es nekad vairs nepirktu. Vienalga es īrētu, darītu jebko, lai tikai man nav jānonāk, jāpērk dzīvoklis padomju laika nerenovētā ēkā. Jo savākt cilvēkus, lai norenovētu, vai arī vienkārši tas darbs, kas ir jāiegulda, lai tiktu līdz tai fiziskajai renovācijai, kaut vai visi ir piekrituši, ir nenormāli garš.
Un es, piemēram, tiešām neredzu to nākotnē šāda tipa ēkām vērtību, un vēl jau mazāk, ka tā vērtība būs pieaugoša. Ja kāds cits teiktu šobrīd, ka nekustamais īpašums nākotnē, viņam vērtība tikai pieaugs, es gribētu teikt, ka renovētai mājai viņa pieaugs loģiskāk vairāk, bet nerenovētām mājām atkarībā vēl no viņu stāvokļa, viņām pat vērtība varētu kristies. Jā, absolūti. Varbūt no mans inputs, bet kā es gribēju pajautāt, Renesko jau īstenībā nenodarbojās tikai ar māju renovāciju, kā šajā mērogā. Jums ir arī, jūs esat vieni no tiem, kuri realizē Eiropas fondu projektus, un jūs pat esat Horizonā bijuši, kas ir diezgan liels retums. Tā pieredze, ko mēs esam guvuši, ir gana liela un unikāla. Principā tā Renesko pieeja, kad mēs uzņemamies šo visu atbildību, ir reti sastopama, tīpaši Austrumēropā. Man liekas, Baltijā nav neviena līdzīga kompānija, kas nodarbotos ar līdzīgu pakalpojumu. Ir tāda, kas kaut kas tur liek apgaismojumus, un tas ir ļoti vienkārši, tur spuldzīja deg un nedeg un tādā veidā. Līdz ar to mūsu pieredzi ļoti labi novērtē dažādos priekšspējas projektos, dažādos apvāršanu projektos, kas ir Horizon projekti un arī Life programmas uzsaukumos. Un mēs tiešām strādājam arī ar starptautiskiem partneriem, lai tās tendences saprastu, kas iet, kas strādā. Mums ir gadu laikā salasījušies, šobrīd mums ir aktuāli. Strādājam 4 projektiem. Kopā mēs pirms tam ir bijuši tur Sunshine un Abrakadabras, ar maģijām nodarbojāmies. bet tas viss ir ar mērķi, lai nepazaudējot fokusu. Tad mūsu daudzdzīvokļu ēkas un tā problēma ir aktuāla. Kā viņas atjaunot, izdarīt to kvalitatīvi, nepārmaksājot, un lai tas būtu arī tas rezultāts būtu noturīgs. Un tās ir tās vērtības, kurām mēs esam skatījušies laiku cauri, un tad ar šiem projektiem mēs skatāmies uz tehniskiem risinājumiem, uz inovācijām, uz visādiem gudriem sensoriem, kas var nākt palīdzēt novērtēt ēkas stāvokli pirms, pēc, novērtēt iedzīvotāju paradumus, kā to ēku viņš eksploatē, lieto. Strādājam ar tādiem projektiem, lai mēs būtu gudrāki, atnest varbūt to pieredzi no Rietuma Eiropas uz Latviju, un palīdzētu realizēt Latvijā. Tas, kas man liekas bija tāds ļoti veiksmīgs projekts un vēl turpinās un mēģināsim viņu turpināt tālāk, ir par to pašu kvartālu pieeju, ka mēs redzam, ka tās ēkas Rīgā ir izvietotas tādos ēku puduros, vienādas sērijas, kur reāli var optimizēt izmaksas uz projekta izstrādi. Katrai mājai tur nevajag super unikālāko brīnumu projektu, bet pielāgotu līdzīgu projektu, optimizē uz būvlaukumiem, uz administrēšanas izmaksām, piesaistīt lielākus būvniekus, kas var paņemt 3-4 mājas reizē, iepirkt lētāks materiāls apjomā un tādā veidā mērogot to efektu, lai tās ēkas vairāk atjaunos. Tāpēc mēs Rīgā strādājam, ir tas projekts Renewals, kas ir par to, kā veicināt ēku atjaunošanu kvartāla līmenī. Un tad, kad tās mājas ir sakārtotas, un mēs arī pat dabiski redzam reāli Rīgā, ja pabraukājam, viņu nākamais solis, kas notiek ar manu iekšpagalmu. Kur es lieku mašīnu, kur mans bērns tur šūpojās, kur es lieku atkritumus, kas ar apgaismojumu un vispārējo infrastruktūru. Un tie iekšpagalmi ir degradēti ar bedrēm. Tur ir bedres galā. Bet vienlaikus, ja mēs paskatāmies, tu pašu Zirtniekā, tur tāds milzīgs 9 stāvs, un tad ir tāda pļava, kur sunīši iet pakakāt. bet reāli, un no padomu laikiem tie stieņi kaut kādi, tie bērnu rotamlaukumi, viņi vēl joprojām ir. Un tad varbūt, ja tur kaut kur pa vidi pašvaldības plaķīs, tad pašvaldība ir bijusi operatīva un uzlikusi tādu varbūt jaunāku rotaļlaukumu, ja viņš nav salausts. Bet tas placis ir tāds, kurš, tur nav koki, tur ir saules apspīdēta, cilvēks nejūtās mājīgi, un viņš negrib viņu eksploatēt, bet pēc būtības tur potenciāls ir milzīgs. Mums bija viens foršs projekts, kur mēs ar Rīgas Tehnisko universitāti, viņi bija uztaisījuši virtuālās realitātes brilles, kur renovēja māju un labiekārto iekšpagalmu. Viņa bija vecs standarts, tur 4 māju bloks un renovēts. Un tu vari ar virtuālām brillēm paņemt, izstaigāt un viss redzēt, kā reāli to var izdarīt. Un tas nemaksā miljardus, tur miljonus. Un tas ir vienkārši par tiem risinājumiem, kā to izdara. Ir viena nianse. Viņi tajā iekšpagalmā nesalika mašīnas. Viņa mašīnas izlasa uz blakus ielām. Tas ir varbūt nākamais solis, kam pārlikt pāri, jo ja mēs saliekam viss iekšpagalms pilns ar mašīnām, tad mums tur nav vietas, kur suņiem, kaķiem skriet, bērniem spēlēties.
un varbūt kādu foršu soliņu nolikt. Principā mašīnu nopirkošana šobrīd ir lielākā problēma daudz dzīvokļu. Nu, tur vajag tādu organizēšanos un domāšanu. Skaidrs, ka tur var kaut kā operatīvi to salikt un stādīt visādas zaļināšanas, tur kokus, krūmus, lai to efektu tur tušētu. Bet tas potenciāls ir milzīgs. Un Rīga pie tā strādā. Tur ir atbalsta programmas, labiekārtošanas, līdzlības budžetu. Un kamēr veidosim to tādu sistemātisku pieeju tam visam, iespējams, nākotnē būs kaut kādi labi instrumenti, kā to jēgpilni izdarīt. Bet primāri tās mājas jāskārto. Par šo mēs varētu ļoti daudz vēl runāt. Kopumā jāstāsta, kāda būs, ja cilvēkiem būs interese. Mēs noteikti uztaisīsim vēl kādu garāku podkāstu par šo, jo informācijas ir daudz, un jūsu pieredze ir mega liela. Ja mēs skatāmies to pašu 2008. gadu, kad pirmā māja tika renovēta, es ļoti gribētu zināt, ko jūs izdarījāt nepareizi. Tāpēc droši vien kādā citā podkāstā, nākamajā sērijā vai skatīsimies, runāsim. Tā kā paldies, bija ļoti forši parunāties un renovējam mājas. Renovējam mājas, jā. Viņas vajag renovēt. Dzīvojam labāk.